Principā jautājums ir, vai militārais konflikts starp Krievijas Federāciju un NATO var sākties un risināties Baltijas jūras reģionā. Diemžēl atbilde ir jā, īsa atbilde ir jā, var. Ir izdevīga situācija no vienas puses, kad Eiropa šodien nespēja, teiksim, pieražot pietiekami daudz šo bruņojumu, ja, šīs spējas. Nu, no otras puses, teiksim, varbūt izdevīgi ir arī kaut kādu konfliktu uzsākt, ja, ņemot vērā arī to labvēlīgo situāciju, kad ir ar Amerikas Savienotām valstīm Eiropai arī ir domstarpības un konflikts, ja. Tad no vienas puses šodien tā ir tāda diezgan labvēlīga situācija uzsākt kaut kādu, militāru konfliktu. Konflikta ietvaros, es domāju, pilnīgi skaidrs, kuras valstis ciestu pirmās un kuras valstis ciestu vissmagāk. Un, diemžēl, Baltijas valstis ir, atkal ģeogrāfijas un vēstures dēļ, diemžēl tās ir ar ļoti smagām sekām varētu saskarties, ja šāds konflikts notiktu. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Kārtējais nopietnais temats, un principā jautājums ir, vai militārais konflikts starp Krievijas Federāciju un NATO var sākties un risināties Baltijas jūras reģionā. Diemžēl atbilde ir jā, īsa atbilde ir jā, var. Beidzamā gada laikā, principā, situācija reģionā ir pietiekami nopietni eskalējusies, un es šeit gribētu varbūt vairākus tādus faktors pieminēt. Pirmkārt, protams, tā ir vēsture un vēsturiskie dažādi momenti un peripētīs, un šeit es neieslīgšu kaut kādā detalizētā vēstures apskatā. Katrs, kam ir interesi, pats var to izlasīt. Gan Pirmais pasaules karš, Otrais pasaules karš, PSRS sabrukums, NATO, tātad virzīšanās uz austrumiem, tātad iekļaujot 2004. gadā Igauniju, Latviju un Lietuvu, un 2023. un 2024. gadā attiecīgi Zviedriju un Somiju. Ja? Tālāk. Tātad ģeogrāfija, to, ko mēs redzam, ja? Šeit viss ir ārkārtīgi tuvu. Un NATO un Krievijas Federācijas robeža praktiski kā sākās tagad Norvēģijas ziemeļos, tāds ar Somiju, Somiju jūras līci, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un tā tālāk uz dienvidiem. Ja? Slovākija, Ungārija, Rumānija, tātad tas viss virzās līdz Melnai jūrai. Tātad galvenās Krievijas Federācijas pilsētas, Maskava, Sanktpēterburga ir ļoti tuvu. Teiksim, mēs skatāmies pēc ģeogrāfijas. Kaļiņgradas apgabals. Teiksim, NATO bāzes un NATO mācības Baltijas jūrā. Tātad, un līdz ar to mēs varam, diemžēl, secināt, ka viss šī gan diskurs, tātad gan amatpersonu, dažādi amatpersoni, gan no Krievijas Federācijas puses, gan no NATO puses, kas runā par iespējamu karu Eiropā. Ar dažādiem tātad gadu skaitļiem. Tātad gan ātrāk, daži runā, ka praktiski par to, kas varētu notikt jau šogad, nākošu gadu, uzreiz pēc Ukrainas konflikta. Dažas amatpersonas runā par 2028, 2029, 2030. gadu. Bet, diemžēl jāsecina, ka šo ģeogrāfisko, vēsturisko un citu apstākļu dēļ Baltijas jūras reģions var kļūt par šo teiksim, vietu, kur var notikt hipotētisks Krievijas Federācijas un NATO militārais konflikts. Ja mēs tagad skatāmies nedaudz detalizētāk, tad izskatās, ka tādu vietu, kur tas varētu notikt, ir vairāk nekā pietiekami. Ja, tātad sāksim nosīt no ziemeļiem uz dienvidiem, no Somijas robežas un no Igaunijas robežas līdz Sanktpēterburgai ir pa taisno mazāk nekā 100 km. No Rīgas līdz Maskavai ir, laikam, 900 km. Ja, no robežas 700 attiecīgi kilometri līdz Maskavai. Tātad Kaļiņgradas apgabals šobrīd ir praktiski aplenkts no NATO puses ar Poliju dienvidos un Lietuvu
austrumos. Kāda varētu būt šīs sekas? Jā, tātad, kā es jau tu teicu, tātad pirmkārt tas varētu notikt, ņemot vērā to, ka Somiju jūras līcis ir ārkārtīgi šaurs, un starp Helsinkiem un Tallinu arī tur, manuprāt, ir tikai daži 10 kilometri. Jā. Tālāk, Kaļiņgrads apgabals, slavenais vai bēdīgi slavenais Suvalka koridors, tātad Polijas un Lietuvas robežas daļa, kur attiecīgi starp Kaļiņgradas apgabalu un Baltkrieviju ir arī pa taisno kaut kā 40 vairāk kilometri un robeža apmēram 70 kilometri. Tātad tā saucamais Suvalka koridors. Gotlandes sala. Tātad, kā mēs redzam, pietiekami daudz ģeogrāfisku vietu Baltijas reģionā, kas varētu būt tāds mērķis vienai vai otrai pusē, militārs mērķis. Jā. Ja mēs skatāmies notikumu gaitu, tad beidzamo mēnešu laikā mēs atceramies incidentus ar kabeļiem Somijas jūras līcī, Baltijas jūrā. Mēs atceramies incidentus ar Krievijas federācijas tankeriem Somiju jūras līcī, kur tika iesaistīti arī attiecīgi gan Igaunijas un Somijas bruņotie spēki un tātad jūras spēki un Krievijas federācijas gaisa spēki. Tātad šie incidenti uz jūras notiek, plus robežu Latvijas un sevišķi Lietuvas robežu pārkāpumi no nelegālās migrācijas puses, kas attiecīgi katru dienu praktiski tiek identificēti šādi pārkāpumi. Un katrā gadījumā mēs redzam, ka šī situācija paliek aizvien sarežģītāk. Tu zini, cilvēki, sabiedrība Latvijā sāk satraukties par zapadu mācībām. Par tie, kuri vienkārši interesēs, lasa. Mēs varam vienkārši apstiprināt to, ka 2025. gada septembrī, rudenī, notiks kārtējās Zapad 2025 mācības. Es gribētu ļoti īsi atgādināt, ka tas nav nekas ekstraordinārs vai kaut kas jauns. Pirmkārt, Zapad mācības vai militārās mācības šādu nosaukumu bija jau PSRS laikā. 1979. gadā un tālākajos gados līdz PSRS sabrukumam mācības Zapad notika. Tātad liela formāta militārās mācības, toreiz vēl iekļaujot arī Varšavas pakta valstis, principā, kur uzdevums bija trenēt PSRS un Varšavas pakta valstis hipotētiskam militāram konfliktam ar NATO, ar Rietumu Eiropu. Pēc PSRS sabrukuma kādu laiku šīs mācības netika organizētas, bet kopš 2009. gada šīs mācības tiek organizētas reizi 4 gados. Tātad 2009. gads, 2013., 2017., 2021., tagad 2025. gadā notiek kārtējās Zapad mācības. Tātad pēc leģendas tur piedalās apmēram 13–15 tūkstoši militāru personu no Krievijas un Baltkrievijas. Tātad tur ir 2 valstis piedalās. Baltkrievija un Krievijas federācija. Protams, tas viss notiek pie 3 Baltijas valstu robežām. Ja? Gan gaisā, gan uz jūras un uz sauszemes. Protams, ka par ko cilvēki uztraucās, bieži vien ir tas, ka mācību aizsargā var pirmkārt daudz vairāk pievilkt personāla sastāvu un militāro spēju nekā ir deklarēts. Otrkārt, ļoti legāli var ļoti lielu daudzumu personāla sastāvu militāro spēju attiecīgi novietot un dislocēt tiešā tuvumā pie citu valstu robežām. Un situācija sāsina tas, ka kamēr šīs attiecības starp Krievijas federāciju un NATO bija konstruktīvas, un jau principā vēl pirms PSRS sabrukuma tika noslēgts līgums par konvencionālo ieroču kontroli Eiropā. Tā saucamais CFI līgums, jeb Conventional Forces Europe līgums, kurš principā nestrādā šobrīd. Kāpēc tas bija svarīgi? Tāpēc, ka šis līgums paredzēja pirmkārt delegāciju apmaiņu, novērotāju dalību mācībās, militārajās. Tas nozīmē, ka citu valstu novērotājiem bija pieeja, varbūt ne pie gluži, teiksim, slepeniem vai klasificētiem tātad materiāliem un norises vietām, bet
viņām bija iespēja šīm te delegācijām būt oficiālajos mācību brīfingos, oficiālajās, teiksim, dienās, oficiāli, teiksim, skatīties, kā šīs te mācības norisina, verificēt attiecīgi šo te personāla sastāvu un militāro spēju esamību vai neesamību. Tas bija iespējams. Šobrīd tāds iespējas nav. Šobrīd nav nekādu, teiksim, oficiālu, legālu iespēju, teiksim, nosacīti NATO dalību valstu militāro ekspertu komisijām vai militāro ekspertu tātad delegācijām piedalīties, teiksim, nosacīti 2025. gada Zapad militārajās mācībās. Šāda iespēja nav. Tātad NATO principā atliek un ASV atliek praktiski visa veida izlūkošanas informācija, tātad novērošana no kosmosa, cita veida, teiksim, izlūka informācijas ieguve, vai šīs mācības attiecīgi atbildīs tai leģendai, kā šīm mācībām būtu jānotiek. Vai nosacīt 15,000 vietā, tur neparadīsies 150,000 personāla sastāvs ar attiecīgām militārām spējām, kas ir pilnīgi cits skaits un pilnīgi citas militārās spējas. Un, kā es jau teicu, tā galvenā baža, kas ir sabiedrībai, un bieži vien šīs militārās mācības arī tiek nosacīti, izmantotas kā aizsegs jau gatavošanās kaut kādam nopietnākam militāram konfliktam, kad jūs legāli varat attiecīgi šo visu situāciju veidot. Ja, tātad, un kurš to varēs izkontrolēt, vai tev 15,000 vai 150,000 šajā te konkrētajā mācības scenārijā. Lūk, Arnold, tā kā jāsaka tā, ka no manas puses, ka šī iespēja, diemžēl, palielinās, ka Baltijas reģions kļūst par, diemžēl, vietu, kur varētu hipotētiski šāds konflikts starp Krievijas federāciju un NATO sākties. Un, kā es jau iepriekš teicu, ģeogrāfiski tur ir ļoti daudz dažādu punktu, kur tas varētu notikt. Arī nejauši, ņemot vērā, ka visi ir tik tuvu. Ja? Arī nejauši varētu būt, teiksim, sākums kaut kādam konfliktam, kas ļoti ātri varētu, eskalēties līdz ļoti nopietnam līmenim. Es tikai atgādināšu vēlreiz, ka, teiksim, vēsturē, ja mēs skatāmies, teiksim, Pirmā pasaules kara sākumu, tad slepkavība Sarajevā 1914. gadā arī automātiski nenozīmē, vai tajā brīdī neviens nedomāja, ka sāksies pasaules karš, kur sabruks 4 impērijas. Vācu kuģa Šelsviga-Holšteina Zalve 39. gada 1. septembrī pret poļu garnizonu Vesterplatē pie Gdaņskas arī tajā brīdī noteikti neviens nedomāja, ka ir sācies 2. pasaules karš. Līdz ar to man tā doma ir tāda, ka pat mazs incidents var, diemžēl, eskalēt situāciju līdz ļoti nopietnam līmenim. Un vēsturnieki pēc tam sāks pētīt, ar kurš tad šāvienu vai ar kuru, teiksim, pirmo darbību mēs varam konstatēt, ka ir sācies nopietnas konflikts. Arnold, manuprāt, mācības Zapad, kā es jau pieminēju, viņas notiek vienreiz 4 gados. Tas nav kaut kas ekstraordinārs. Tomēr ņemot vērā mūsdienu apstākļus, šodienas problēmas, kā tev šķiet, kā vajadzētu reaģēt vispār NATO un Latvijas Republikai? Protams, ka neatcelt, neietekmēt šīs mācības mēs nevaram, viņas notiks. Mēs nevaram tagad konstatēt, cik tur būs personāla sastāvu un cik tur būs pavisam tātad militāro spēju. Tieši tāpat, kā tu ļoti labi saproti, ka militārām mācībām var būt viena leģenda, kuru atklāti, teiksim tā, izsaka, un cits scenārijs, kas ir slepens un kurš tiek realitāti atstrādāts. Arnold, kā tev šķiet par šiem te jautājumiem? Kāda varētu būt šī dinamika šai situācijai Baltijas reģionā, tieši sakarā ar šīm te Zapad mācībām, kas būs pēc pāris mēnešiem? Es domāju, ka šodien jebkurš saprot, ko nozīmē militārās mācības, ja, tad tas ir, ka valsts vai valstu koalīcija pārbauda savas militārās spējas, ja, kādas viņiem ir. Un pirmkārt, ja runa ir par iespējamo kaut kādu konfliktu vai kaut kādu gatavošanos, es domāju, ka, kā jau mēs vairāk kārt esam runājuši par to, ka tas ir atkarīgs no
galvenām lielvalstīm, tātad Ķīnas Tautas Republika, Krievijas Federācija, Amerikas Savienotām valstīm, tagad tā ir Ziemeļkoreja, un es domāju, ka tīri jau teorētiski šo valstu vadītāji, vai, nu, viņi zina un ir jau aprunājuši iespējamos scenārijus, ja, nu, piemēram, Krievija, Ķīnas Tautas Republika, Baltkrievija, Ziemeļkoreja ir aprunājusi iespējamos scenārijus, ja notiktos šāds konflikts, ja. Ko katra valsts darīs. Tad izlūkošanas dati katrai valstī arī ir pietiekami augstā līmenī, ja, gan Amerikas Savienotām valstīm, gan Krievijas Federācijai, gan Ķīnas Tautas Republikai. Un tad tieši par pašām mācībām. Protams, ka neviens nezina, mēs nezinām, vai šīs mācības, nu, kādas ir mērķis, vai vienkārši pārbaudīt savus spējas, ja, iespējamās, ja, militārās spējas, vai iespējams tur apakšā ir kaut kas vairāk, vai šie visi, nu, šī militārā tehnika, šie gaisa spēki, jūras spēki nav bruņot ar kaujas, teiksim, munīciju, nevis ar mācību munīciju. To mēs neviens nezinām, cik piedalīsies, ja, un kādas, teiksim, nu, varētu būt sekas. Tātad manā skatījumā, teiksim, ja runa ir par iespējamu kaut kādu konfliktu, iespējams tas varētu notikt kaut kādas provokācijas rezultātā, ja, piemēram, nu, teiksim, mācību laikā, teiksim, šie Krievijas Federācijas, Baltkrievijas spēki iebrauc, teiksim, teritoriālajos ūdeņos vai pārkāp gaisa telpu, jā, varētu būt konflikts, tur tikt notriekt kāda lidmašīna vai sašauts kāds, teiksim, jūras spēku kuģis, jā, vai vēl kaut kas, jā, kas varētu izraisīt sekas, jā. Nu, manā skatījumā tas būtu loģiski, ja nav jebkurā gadījumā šāda provokācija varētu, nu, notikt, kas izraisītu, nu, teiksim, neatgriežams sekas. Kā tas ietekmēt mūsu, ko mēs varam darīt? Nu, diemžēl, nu, mūsu spējas ir tādas, kā mēs esam runājuši, ja. Viņas ir apzināts, es domāju, to zina arī Krievijas Federācijas, ja, izlūkdienests, un es domāju, ka šodien, ja mēs runājam, un daudz esam runājuši par to militāro industriju Eiropā, cik spēj saražot Eiropas militārā industrija, ja runa ir bez Amerikas Savienoto valstu palīdzības un Krievijas Federācijas industrija, ja, mēs šos samērus zinām, ja, un es domāju, ka nu, noteikti visi izlūkdienesti ir izpētījuši to, kādas spējas ir katrai no valstīm un kuras valsts spēja, teiksim, likt pretī militāru konfliktu situācijai, ja. Un mēs esam runājuši par mūsu, par Latvijas spējām, jā, ar tevīm. Tad mums ir zināms arī Lietuvas, Igaunijas spējas, jo tās ir tās valsts, kas būtībā ir konflikti, teiksim, nu, tiešā saskarsmē, jā, tad robeža, jā. Un es domāju, ka Somija, Zviedrija, Skandināvijas valsts ir, nu, daudz labāk šodien. Viņu spējas daudz augstāk, gan pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan artilērijas sistēmas un tā tālāk. Tad, nu, būtībā, nu, pie jebkura konflikta, nu, mēs būtu šodien, nu, diezgan tādā bēdīgā situācijā, ja. Nu, par to jau mēs esam vairāk kārt runājuši. Tāpēc tīri reāli, teiksim, ja nenotiksies kaut kāda provokācija, kas varētu, nu, izraisīt tālākas sekas tam visam, un ja nav jau, piemēram, nu, kā var teikt, kā es teicu, izplānot kaut kādu, nu, kaujas operāciju vai šādas provokācijas, nu, iespējams kāda no valstīm, nu, Krievija, piemēram, Federācija ar Baltkrievu izdomājusi ir, nu, pārbaudīt, ko darīs, teiksim, NATO, ja būs kaut kāda provokācija vai kaut kas tāds, kā viņi noreaģēs, ja. Nu, tas arī tīri teorētiski iespējams, ja. Nu, ja nekas nebūs, tad viss beigsies laimīgi, kā var teikt, ja, un nav par ko uztraukties. Bet es domāju, ka vienkārši pie šīs situācijas, ja mēs runājam, nu, tīri par tiem datiem, kas mums ir pieejami, ka militārā industrija Eiropā šodien, nu, teiksim, un spējas, ja, teiksim, ir izsmelt sakarā ar Ukrainas karu, un nav Ukrainai, teiksim, pat šīs piegādes, ja, nu, kavējās, ja, un nav pietiekami daudz, tik cik Ukraina prasa šīs spējas, ja, militārās.
šo palīdzību militāro, ja, tad es domāju, ka tā ir izdevīga situācija no vienas puses, kad Eiropa šodien nespēja, teiksim, pieražot pietiekami daudz šo bruņojumu, ja, šīs spējas. Nu, no otras puses, teiksim, varbūt izdevīgi ir arī kaut kādu konfliktu uzsākt, ja, ņemot vērā arī to labvēlīgo situāciju, kad ir ar Amerikas Savienotām valstīm Eiropai arī ir domstarpības un konflikts, ja. Tad no vienas puses šodien tā ir tāda diezgan labvēlīga situācija uzsākt kaut kādu militāru konfliktu. Tā galvenā problēma, Arnold, ir atkal skatīties vēsturi, skatīties geogrāfiju. Šāda konflikta, teiksim, hipotētiski konflikta ietvaros, es domāju, pilnīgi skaidrs, kuras valstis ciestu pirmās un kuras valstis ciestu vissmagāk. Un, diemžēl, Baltijas valstis ir, atkal geogrāfijas un vēstures dēļ, diemžēl tās ir ar ļoti smagām sekām varētu saskarties, ja šāds konflikts notiktu. Tā kā, sekosim, noteikti veltīsim vēl kādu raidījumu Zapad, kad tas būs beidzies, cerams, bez provokācijām, bez kaut kādām negatīvām sekām visām iesaistītajām pusēm. Tā kā skatīsimies, kas notiks tālāk. Mācības notiks rudenī, ilgi vairs nav jāgaida. Bažas ir šeit, vietējos iedzīvotājos, tā kā mēs tam visam sekosim. Paldies, Arnold! Paldies, Rēmon!